Šodien Optimeta hokeja līgas spēlē savā starpā tiksies Rīgas hokeja skola un Zemgala komanda. Tiek pie Rīgas Mārēnis. Tālāk jau Zabusovs. Mārēnis. Metiens tuvajā stūrī un Skrebutens acī. Mārēnis vēl projām ar Rīpu. Viņš Zabusovs. Neizdodas viņam atspēlēt precīzi piespēlē gan vārtu priekšā. Labs moments izveidojās. Tagad labu iespēju Ansona metiens gan tiek tverts. Zabusovs. Labi apspēlē viņš Obuku. Kļūdās piespēlē tomēr Mainieki. Tagad Vītolam iespēja metiens tuvajā stūrī. Jā, nu atkal uzvarēts iemetiens ir Zemgales hokejistiem uzbrukuma zonā. Labi, Karašs un metiens. Labi, saglabā Rīpu. Rīgas hokejists tagad metiens un Plumiņš ir spēlē. Nu, Teluškinam pirmā iespēja uzreiz jau pirmajā periodā gūt savus debijas vārtus. 12 mačos 24 rezultatīvāts punktu. Un Ripa vārtos tomēr nav. Jā, Andris Ansons signalizē, ka nav. Vītols tālāk atspēlē jau Marenim. Marens neizdodas tas, kas bija cerēts. Un Obukam tomēr Ripa nonāk slīdās. Un Obukam tāpat vēl labs, spēcīgs metiens tālajā stūrī. Plumiņš to atsit. Jāsaka, bīstamākais moments līdz šim šajā mačā. Tagad metienu atsit Plumiņš. Sēles no savas aizsardzības zonas. Bernhards nosit Ripu no gaisa uz ledus. Droši vien pat neredzēja reāli iespēju gūt to vārtu, tādēļ arī neizšķirās par metienu. Zabusovs arī nomāna ilgi. Tagad metiens. Zabusovam jau piespēlē tāda ļoti asa uz savu aizsardzības zonu, ievalkot savu komandu dziļāk pie saviem vārtiem. Tagad laba iespēja. Bakālaus gar labo malu. Labs uzmetiens, Plumiņš pazaudēja Ripu. Nu, tagad gan tieši viņš dodas uz priekšu. Uzņems labu ātrumu, ir metiens vārtu pārliknis. Jā, ļoti tuvu līdz pirmiem gūtiem vārtiem šajā mačā. Tagad Jirgens ir ar Ripu. Tur jau Streikišs signalizē, lai ir metiens un Ripa vārtu priekšā. Un tā tomēr neiet vārtos. Pazaudēs Noju, arī Skrebutens ir tādā aktīva divcīņa joprojām turpinās. Gricīnskis gan labāk pietur Ripa Ansio tālāk. Garšano metiens. Nu, tā ir jāizstāvās komandai, kurai galvenais uzdevums galā ir aizstāvēties. Nu, kļūdas gan nedrīkst šāds te būt savā zonā. Nu, nedrīkst dot dāvanas pretiniekiem. Nu. Jā, nu, gan ātri tiek pāri visiem laukumam Zemgala. Līdz metienam gan netiek. Tagad ir metiens un Ripa šķiet tur trāpīja pa kādu Noju. Iznieki tiek pie Ripas. Mazliet stāvoši tā bija palikusi kontrola. Nebija iegūt. Tagad labs moments. Jā, uzreiz neizrādīja Ripu. Ātrs moments arī Zemgalai. Tagad metiens. Piespēl līdz Selim netiek. Un tagad Obuks labā ātrumā. Nu, vēl viens dublis, bet tomēr šoreiz zemāk metiens sakoja. Gricīnskis ir siemtiena apļa. Labi atspēlē. Tagad Ansio metiens acīs un Ripa nenonāk vārtos, bet aizturētais sods atkal Jelgavas komandai. Labi nomānīja savu pretspēlētāju. Hermans tādām maikustībām gan pats arī sev nomānīja piespēli neadresējot. Nu, neizskrit ārā Ripa no zonas mota metiens. Starp kaisargiem tas tika tēmēts. Brāns ir siemtiena apļa. Ir izpildījis arī metienu. Sēles tagad tiek pie Ripas. Sprieslis. Nesprots nedaudz savā starpā Ansons. Tagad Polis tuvāk pie vārtiem. Piespēle metiens. Vārti! 1-0. Rīgas hokeja skolā klāja maču rezultātu. Neizdodas ar rīdziniekiem realizēt skaitlisko vairākumu. Tagad laba atspēle, piespēle vārti. Patriks Zabusovs izlīdzina maču rezultātu. Pēc tam to izdara arī vairākumā. Jā, realizē vairākumu vieni, realizē vairākumu arī otru. Un šeit labi Teluškins piebrauc priekšā ar korpusu. Vārtu iespēju un Skrebutens špagatā. Un viens pats bija atstāts. Brāns gan to izmakšķerē. Visām piespēlītēm arī tiek ārā no zonas viesu hokejisti.
Gricīnskis sagaida Māreni. Mārenis metiena pozīcijā. Tā arī ir. Spēcīgi piespēle atkal uzņem Zabusovs un ar kreiso malu tiek zonā. Meties vārti! Patriks Zabusovs gūst otros vārtus šajā mačā un izvirz vadībā Zemgali. Tagad var izveidoties arī kāds moments skaisti, tiek apspēlēts pretspēlētājs un iespēja spēlēt vairāk rītniekiem. Cenšas pieplīdzēt partneriem, pazaudējis balans ir. Šķiet arī sagriezis kāju šeit gan Gricīnskis sadriecās ar Skrebutenu. Polim vēl ir ripa, vēl 15 sekundēs. Obluks piespēl metiens un Plūmiņš. Plūmiņš vai vārds Stabiņš, tur katrā gadījumā ripa no vārtos. Zemgale LBTU izbraukumā ar rezultātu 2-1 pārspēja Rīgas hokeja skola.